Kas ir QAnon un kāpēc tas ir svarīgi? ASV arvien populārāka kļūst sazvērestības teorija QAnon. Tā ir piekritēji pat Latvijā. Visa centrā ir anonīms ASV fórumu lietotājs, kas parakstās ar vienu burtu – Q. Tā ir kā norāda, ka viņam ir augstākās pakāpes jeb Q pielaide ASV valsts noslēpumiem. Šis Q īsos nekonkrētos ierakstos publicē mājienus, ka valsti it kā pārvaldas sātanistu elite, pret kuru slepeni karo pašreizējais ASV prezidents Donalds Trumps. Viena no vaininiecēm teorijas piekritēju acīs ir Trumpa agrākā sāncence prezidenta amata kandidāte Hillarija Klintone. QAnon ir cēlies no tās sauktās Pizzageitas, sazvērstības teorijas, kas Klintoni vainoja pedofilu grupējuma vadīšanā. Tās esot strādājusi no kādas pizzērijas Comet Ping-Pong pagraba Vašingtonā. Šī stāsta uzkurināts pizzērijā ar ieročiem ielauzās kāds vīrietis. Sapratis, ka pizzērijā pagraba vispār nav, viņš padevās policijai. Nepamatotas apsūdzības, ka Klintone un citas slavenības izmanto bērnus un pat dzer to asinis, gan nav apsīkušas. The Guardian izpētījis, ka kopumā dažādām ar šo teoriju saistītām Facebook lapām ir ap 3 miljoniem sekotāju. Tā nonākusi arī līdz Latvijai. Kā tas iespējams? QAnon atbalstītāji Covid-19 uzskata par elites mēģinājumu novērst uzmanību no pedofīlijas skandāliem. Tāpēc viņi kļuva par aktīvākajiem dezinformācijas izplatītājiem par šo tēmu. Covid-19 noliedzēji sastapās ar QAnon atbalstītājiem un kustība kļuva vēl plašāka. Tāpat teorijas izplatīšanā piedalījās Krievijas troļļi. Kāpēc to var zināt? ASV Federālās izmeklēšanas birojas atzinis, ka teorija rada terorisma draudus. Pieredzējušais sazvērstības teoriju pētnieks Džozefs Uščīnskis mums norāda, ka teorija nav tik izplatīta, kā varētu noprast no ierakstu skaita sociālajos medijos, taču kopienas atbalsts tai ir kvēls. Cilvēki jūt piederību grupai. Tā ieņem tādu kā kulta vietu cilvēku dzīvēs. Tādēļ es domāju, ka, lai gan cilvēku skaits ir neliels, šī teorija var būt vēl bīstamāka. Plašāku informāciju un minēto faktu avotus meklējiet rebaltika.lv.